Nu ko, vecgadu vakaram mums ir vēl viena lieta, kas ir jāsagatavo, lai līdz rītdienai iemarinājās. Tas ir šašliks. Šašliks šoreiz būs vienkāršs, bet ar stāstu. Stāsts pavisam vienkārši. Kadreiz šašliku cepa somu pirtīs. Džeki. Viņi gāja pirtīs un cepa šašliku, kur viņi cepa kamīnā. Nu, lata, ko mēs nav sūdīgāk, mēs darīs tieši tāpat. Mēs ceps viņu kamīnā, un tad jau es noteikti arī iefilmēšu, bet tagad mums viņš ir jāiemarinē. Iemarināsim pēc tā laika metodēm, kas mums tur ir vajadzīgs ir, kur viņi iemarinē. Ņemam katlu. Es jau visu izdarīju. Es sagriezu gaļu, sagriezu sīpols, lai nav tā, ka es te pinkšķi kadrā griežot sīpols, jo laukā, kad tu griezi sīpols, nekad nav jāpinkšķi. Īstabā, kad tu griezi sīpols šo apjomu, tas ir vienkārši murgs. Nu ko, kas man tam ir vajadzīgs? Gaļa. Tad man tur vēl būs vajadzīgs, protams, sāls, etiķis, melnie pipari, sīpoli, bijis. Un tad pats galvenais šo te neiekļaut, jo tas ir 9%. 9% etiķis ir. Ko sākam? Sākam ar to, kad liekam sīpols apakšējā kārtā. Noteikti sīpols saspied, viņi uzreiz iedod sūlu, kad tu viņus spied. Kad viņus saspied, tas uzreiz ritīgi nāk, tad pilnīgi tek. Ja ne? Sūlu pilārā. Te, ka tā uztaisam pirmo kārtiņu apakšā, tad saliekam gaļu. Gaļa man ir sagriezta šādos te mazos gabaliņos. Priekš šašlika tie ir mazi gabaliņi, jo reāli, bet es viņus lieku, kāpēc es gribu tā, kā bija filmā Daunu vientuļai sievietē, jā. Un tur tas čoks skraidīja ar iesmu, un uz iesmu bija tāda maza gabaliņa šašlika cepta somu pirtī. Nu, lūk, lai viss tā arī būtu, liekam iekšā gaļu. Zem sīpoliem vienu kārtiņu. Es pat nezinu, vai tā vajadzēja darīt. Uzbaram bišķīt piparus. Un man viņi nāksies pēc tam tāpat sajaukt. Maisīt, tā kā man tā kārtu likšana tāda provizoriska. Zinu, ko es vēl izdarīšu? Es paķeršu lauru lapus. Ieliksim arī lauru lapu sālāk. Tā, uzbērām sāli piparus. Bišķīt to sasodīto etiķi. Kopā es uz 3 kg gaļas uzlikšu 110 gramus etiķi. Gramus, nevis mililitrus. Jo es viņus svēru. Un atkal sīpoli saspaidīt. Un atkal gaļa. Un tā mēs krausim pa kārtām. Iemetīsim arī pāris lapiņas pa vidu. Jo šitās reāli, nu viņas pēc tam ir jāizņem ārā. Viss ir salikts pa kārtām, bet es viņus mēģināšu vēl bišķīt apgrābstīt šādi, pamaisīt. Atkal jau problēma ar katlu, kurš ir pa mazu, kā vienmēr. Nu ko, viss ir salikts katlā, saspaidīts, ritīgi gaļiņa iemasēta. Ļausim viņam visam marinēties, pieliksim vēl stilīgi vēl punktiņu ar sālīti. Jē! Un tad gaidam rītdienu, gaidam ballīti. Rītā to visu cepam, un tad jau redzēsiet, kā mums tas viss sanāca. Kāda ir tavā ziņa? Nu ko? Tas laiks ir pienācis uzvērt, uzcept vēl šajā gadā, lai nākošajā gadā mums ir reāli labs šašliku gads. Iemarinējies ir fantastiski, smaržo vienkārši lieliski. Savērsim un cepsim. Un ko savērām? Savērām, ejam, uzlikt uz kamīni.
recepts kamīnā šašliks. Iehaidīt, kurš vēl šajā vecā gada vakarā cepa, rakstiet komentārā. Nu ko, cepam? Nu ko, balīt turpinās? Hei, nu ko sekotāji, tāds man viņš ir sanācis. Tam šis gads noslēdzās. Šogad es uztaisīju, ja nemaldos, 19 foršus video. Pacentīšos nākošajā priekš jums vēl. Ja patika, liekiet laikus. Ko gribu novēlēt jums nākošajā gadā? Protams, visu to labāko un laimi. Galvenais laimi, jo laimīgi cilvēki var sasniegt savus mērķus, nelaimīgs cilvēks neko neizdarīs. Veltiet savu laiku sev, saviem tuvajiem. Gatavojiet viņiem foršu gastronomiskos pārsteigumus. Pavadiet rītīgi foršu nākošo gadu. Laimīgi jums 2024. priekā! Super, tiekamies nākamajos video. Lai jums labs gads! Čau!